Zeme, ūdens, gaiss un uguns, 4 stihijas, un pa vidu cilvēks visu 4 stihiju miedarbībā. Te pastaros ir enerģētisks centrs, stipra un cildena vieta. Te lauku ļaužu pūliņi saticējuši vienkopus, saule sildījusi laukus, lietus rasinājis. Ja kādreiz par daudz, vēji zinājuši savu maiņas darbu, žāvējuši tīrumus un labība izaugusi. Graudi biruši klētīs, tad rudeņos un ziemās saimnieku vestie graudu maisu vazumi pa ceļiem un celiņiem nonākuši dzirnavās. Dažādus gaņģus izgājuši, pārtapuši labības produktos, kas tik lielā vērtē lauku cilvēkam. Saskanīgā lauku saimes darbā daudzkārt arī lustīgās talkās paveikti smagie darbi, kas nodrošinājuši iztiku. Pamatā dabas ritmas, arī darbu pēctecība jāievēro, ritmas spriguļu cilāšanā, ritmas maltuvē, ritmas dziesmā un dejā, pa pāriem vai virtenē īpaši izteikts aizrautīgā polkā. Puisīši arājiņi, meitiņas, malējiņas jau izsenis tādam darbam un dzīvesveidam bērniņi kopš dzimšanas iekodēti. Viņi būs tie, kas līdzēs pie maizes tikt, jo maize ir kā pasaule, apakšā zemes garoze, pāri debesu garoze, pa vidu mīkstums, dzīve. Danco, danco, meitas puiši kalna galiņā, danco, danco, meitas puiši kalna galiņā. Lejā skaidrs ūdentiņš, brāļa asas dzirnaviņas, Mala, mala, norītiņa cepla vakarā, mala, mala, norītiņa cepla vakarā.